Kā tu jūties? Es šonadēļ jau izpildīju 2 lietas zaļākai dabai. Tā to saka? Zaļākai... Ko? Zaļākai dabai. Pak es parādīšu. Anna? Gārī! Tātad. Gārī! Pirmā lieta, ko es jau sen gribēju izdarīt, ir iegādāties vatītes. Lai nebūtu jālieto parastās vatītes, ko nopirkt drogās vai Rīmī, vienalga parastās apaļās vatītes, bet lietot daudzreiz lietojamas vatītes. Zaļākai dabai, hashtag zero waste, hashtag go green, hashtag kas? Organic, hashtag eco, hashtag tātad paliku, hashtag eco green un visu kaut kas. Tātad šīs vatītes. Pilnīgi reklāma, ja šobrīd, bet tas nav sponsorēts. Es nopirku Little Berry. Ir tāda Little Berry, man liekas, LV, vai ko mums tagad īsti nezinu, LV gan jau. Little Berry kompa pārdodās šitādas te vatītes. Viņas vienāk par 6 gabalā maksā 6,90. Viņas jau šovakar izmēģināja. Man ļoti patīk, nav tā, ka viņas uzsūta to produktu un tu vairs neko nevar izdarīt, bet viņas tā kā darbojas tieši tāpat kā apaļā vatīte. Un viņas var mazgāt un izmantot entās reizes. Man dāvinā nāca arī vēl šitāds, ko es varēšu arī sejas maskas ņemt nost un vispār mazliet seju un tādā garā. Jā. Un otrā lieta, ko es šonadēļ ieviesu, ja, ir keep cups. Pat cik es visu laiku eju ārā ar Matildu, katru dienu. Ja. Kāpēc izklausās tā, ka tu šļupsti? Ko? Es vēl nevaru atbildēt. Otrā lieta ir keep cups. Un tā kā es ar Matildu eju katru dienu ārā un visbiežāk... es nezināju, ka tā var noņemt. Visu laiku kaut kur ņemu kafiju. Un tad arī hashtag zero waste, hashtag eko, hashtag gogri. Vienkārši iegādājuši tādu krūzīti un tad nebūs jāmet ārā plasmas krūzītes. Un tu visu laiku es viņu turēšu tagad Matildas somā. Un ir kaut kādas vietas, vēl neesmu neko izčakojuši, un nebija pirmā reize, kad es viņu lietoju. Ir ļoti ērti, ārā nekas nelīst, un ir vietas, kur viņām ir, respektīvi, ņem līdzi savu krūzi, arī kaut kur ir atlaidi, bet es nepateikšu, kurās šobrīd ir, jo, es vēl neesmu izmēģinājusi vietas, kurās to piekopju. Un kaut kā tā, ko tu šodien izdarīji, lai būtu zaļāks? Man ir dienas jautājums tev. Jā. Kad būs house tour? House tour būs apartment tour. Apartment tour, welcome to my crib būs tad, kad mums būs skapis. Respektīvi IKEA vlogs jauns vēl vienreiz, pavisam drīz. Chucky beat. Gustava pieredze šodien bija kārtējā kaut kāda 12 stundu darba diena. Un, ja jūs man sekojat Instagramā, jūs redzējāt, kā es vakar aktualizēju tēmu par to, kad vai ir ok tik daudz strādāt un tik maz būt mājās. Man tajā pašā laikā neliekas godīgi, ka nosoda tādu tēvus šajā gadījumā, un tas, protams, varbūt apusēji arī māmas var strādāt visu dienu. Tāpēc dienas jautājums jums ir 2 dienas jautājumi. Atbildiet, uz kuru gribat. Ko tu šodien izdarīji, lai būtu zaļāka pasaule? Hashtag zero waste. Īstenībā specifiski džekiem jājautā, vai jūs justos komfortabli, ja jūsu partneris, jūsu draudzene, sieva strādātu visu dienu, un jums būtu jāpavada visu dienu kopā ar bērnu. Anna, kas tev aktuāli? Kur? Vei. Kā par ko? Es mūs, tas nav.